Skola celt 92. 93. gads, vārds arhitekts Burts Evaņģēlijs. Un tāda būtībā bija skolotais seminārs. Līdz 17. gadam no 902. jau celtniecības laikā sākās skola. Vienkārši kā skolotais seminārs ar māca valodu krievu valodā. Un pēc tam 3 gadus hospitāls no 920. gada tātad vidusskola, valsts ģimnāzija un tā tālāk. Otra ēka tieši tas pats Evaņģēlijs tika vērsts ar Burtu uz Dīķīšu, Ģinas Dzirnavu ezeriņu. Un ideja, kāpēc šī izstāde šoreiz ir te jau daudz, ka ieraudzīja droši vien tūlīt jāraksta ir drošības komiteja, ka te Ļeņins tur būs tālāk briesmīgāk skati. Šis nav tas briesmīgāk izstāde. Izstādē piedāvāja 3 variantus. Bet stāsts ir par to, ka 875. gada Rūjienas pusē dzimis Gustavs Klucis. Viņš ir pasaules mēroga Rotko. Tikai plakātu mākslā, fotokolāžā un tam līdzīgi. Bet te ir tā pretruna lielā. Tāpat kā Knutam Hamsunam Norvēģijā. Tad Knuts Hamsuns kā rakstnieks, viņš zina visa pasauli, bet par kolaboracionismu ar vāciešiem to nepiedod līdz mūža galam. Un tādi daudzi tēli. Mūsu tauta ir tik cieta zem dažādiem ilgiem bijuši, ka Gustavu Kluci kā mākslinieku, pasaulī viņi atzīst visur, un to es apliecinu, es biju Spānijā un uzzinu, ka esmu Latvijas Kaikā uz izstāžu žāli, tad tur man bija cieņa un gods gan iz rokām nēsāju. Nerunāsim par to, ka izdod monogrāfijas Maskavā, pasaulē un tā tālāk. Mēs to pieņemt nevaram, bet šoreiz stāst par to, kad mums bija doma veidot oriģinālu darbus. Viņam ir ļoti daudz plakātu, bet tie ir tik dārgi, ka mēs nevaram atļauties deponēt. Mums arī nav tāda drošības sistēma. Viņi ir, bet ne tāda. Un mēs izveidojam tātad ar Vāgas muzeju 3 variantus. Viņi izstādē 3 variantus. Šis variants ir tāds pieņemamāks. Šī iekšdaļa plakātam ir par 928. gadu Maskavas tautas spartakiādi. Tad atceramies, bija tādas tautas spartakiādes, ka visi tur startējumi bija čempioni un tā tālāk. Un otra daļa ir konstrukcijas tajā daļā, un te vēl ir tādi interesanti plakāti, kas saistās ar politiku. Bet Gustavam Klucim tās liktenis bija tāds īpatnieks, viņš mācīja šajā skolā, toreizajā skolotais seminārā 1 gadu, tad tas talants zīmēšanā bija tāds, ka viņam tiešām to viņš visu izdarīja, un pēc tam viņš pārcelās uz Krieviju. Un veidoja šos plakātus ļoti modernus. Viņam tā ideja bija tāda, ka viņš no Majakovska apmēram mācījās, viņam tā doma bija, kā Majakovskim līdzīgi, kad visu ārā uz ielām, tur to sabrukušo kultūru, bet uz ielām visu tautai un tā tālāk. Un otrs variants, ar to bija tāds Maļevičs, ja kāds esat bijis Tetegorijā, tur ir tādi tumši, interesanti un tādi savdabīgi darbi. Tam atkal bija teorija, tāpēc 50 gadiem viss jāmaina, tas viss ir draņas, kas tur izdarīs, es tā vienkārši vulgarizēju. Bet ideja tāda, ka Gustavs Klucis no šiem 2 pasniedzējiem un arī politiķiem un Maļeviča mākslinieks, Majakovska dzēnieks vienkārši iespaidojās, un tad tie plakāti radās. Bet viņam tā lieta ir par saturu, tā viena daļa, tā ir tiešām politika, un tad tā pusē tur būs viss, kas var tikai būt. Ļeņins ar baļķi vai pusbaļķi un tā tālāk. Bet otra daļa ir tā fotokolāža, ko viņš kļuva pasaulē slavens. Un tāpēc arī viņš ir ļoti slavens, jo šie darbi arī to rāda. Tāpēc mēs izvēlējamies arī šo variantu. Un izstāde patreiz vēl būs 29. datumam šeit skolā, un tad viņi pārceļās uz Ķoņiem. Viņi ir mākslas attiecīgi muzeja atļauja, un šīs digitālās kopijas ir gatavotas skolā. Jūs nepateiks, mums tik augstvērtīga tehnika, mēs varam skolā šādas un labākas kvalitātes kopijas izgatavot. Bet izstādi ļoti apmeklēti, jo te mums arī pat no Kurzemes puses speciāli pieteikuši. Tagad mums tāpēc mēs pagarinām jau vairāk kā mēnesi. Mums ir paredzēts maksimālais 12. oktobris. Mēs tagad viņu tikai slēgsim 29. novembrī. Ēka pat šīs ledus bagavas ir veidojies tā, ka šeit bija tātad šī celtne, 3 mazas lūciņas, tur, kur tās svečturīts viena, un 2 durviet arī bija šīs lūciņas tādas. Un apkārt zāģē Burtniekā un Gojā ledus kusa, un šeit bija vienkārši kā dabiskais saldējumais skapis. Un tad mēs sākam tos darbus, 2 metri bija kultūras lanis, padomu laikos visas riepas, izņemot dāmu sejas, nekrāsoja kaļķi, te bija viss ar kaļķi, un tad mēs sadalījām kvadrātmetros, un ļoti daudz skolēnu skolotāji te tīrīja. Pirmo daļu mēs pabeidzām paši, bet tad, kad sākās vienkārši privāti firma, te ļoti liela nauda guldīt. Pirmais bija grods, kas uzlēja šo speciālo grīdu uz plēvēm un ar visu siltināšanu un tā tālāk. Un tad pašās beigās te mums palīdzēja valsts, un arī toreiz bija kultūras ministra Demakova, tad vienkārši iedala to naudu, lai mēs varētu nobeigt. Izstādes 2 reizes gadā ir skolēni, reģionu skolēni izstāde, un otri mūsu pašu. Un tad pārējo laiki profesionāli mākslinieki. Ļoti daudz ir vēstniecības rīko Zviedrijas, Krievijas, Lietuvas un tā tālāk, un arī mūsu pašu mākslinieki, bet te ir tā kā drusciņa rinda. Te ir par patmalnieces izstādes un daudz citas grāmatu prezentācijas bijusi.
Te tagad varbūt liesmu šodien lasiet bija par Birgeres kundzi, viņas augstu apbalvojumu. Viņai, ka ar 85 gadu ordeni pasniedz, tad viņai te bija tāds instants pasākums arī sniedza un aktieri uzstājušies. Te ir tikai tā kārtība tāda, ka šeit ir 40 vietas, šī te visa pults projektētais, tas pats cilvēks Feldmans, kas apaļo zāli projektēja, un šeit var ieslēgt jebkuras gaismas meitenes jums 20 gadus vai klāt pielikt vai noņemt. Šai pultī ir tikai tāds nieks. Bet mēs esam šogad vienkārši, pagājuši arī mēs esam tā kā drusciņi pieklusuši, jo mums bija skola renovācija, mēs 5 mēnešus savā skolā ēkā nemācījāmies. Un šogad mēs atgūstamies un vēl neesam līdz galam izdarījuši. Bet fakts ir tāds, tāda šeit ir gan savas toaletes, arī tāda palīga telpa un izstādes notiek regulāri. Patreiz nav dežurants, jo tā ir diezgan liela problēma, no 9 līdz 5 vakarā pie dežuranta atslēdz un arī rādam šo lietu.